Iekārtojies ērti, sēžus vai guļus, aizver acis, sajūti savu ķermeni, sajūtas tajā. Tavs uzdevums tagad ir justies fiziski komfortabli un atvērt savu prātu un dvēseli. Tu pieņemsi tikai tos ieteikumus un idejas, kuras vēlies pieņemt, uz kurām vēlies atsaukties. Hipnozes laikā iztēlojies, ka jebkura fona skaņa, jebkura doma, kas izskrien cauri tavam prātam, vai sajūta, ko jūti ķermenī, tev vienkārši palīdz ieiet dziļāk hipnotiskā relaksējošā stāvoklī. Ja kādā brīdī sajūties nērti vai nepatīkami, jebkurā brīdī var atvērt acis un pārtraukt. Atceries, ka tev ir kontrole visu procesa laiku. Tagad, kad esi iekārtojusies ērti, tavs acis ir ciet, tu jūties brīvi un droši, un jau pēc brīža tu būsi patīkamā un dziļi relaksējošā iekšējā stāvoklī, kurā patīkamas, gaišas un vieglas domas un sajūtas brīvi un nepiespiesti plūst pie tevis un caur tevi, kur tava iztēle kļūst spēcīgāka un fokusētāka uz radošām idejām. Vieta, kur radīsi pozitīvas pārmaiņas, kuras jau šobrīd tu automātiski spēj iztēloties notiekam gan sevī, gan redzi tās notiekam savā dzīvē. Un tu spēj ieraudzīt pat konkrētas situācijas, kurās vēlies, lai šīs pārmaiņas notiek. Tu vari jau iztēloties situācijas, kurās tu izpaudi sevi brīvi un nepiespiesti un liec lietā savu radošo enerģiju. Tagad vienkārši seko manai balsī un instrukcijām. Tagad vērs savu skatu uz augšu. Galvu turi taisni un ļoti lēnām atver atkal acis. Atver acis un iztēlojies, kā skaties spožā gaismā, kas spīd no griestiem. Skaties arvien dziļāk un dziļāk šajā siltajā gaismā un iztēlojies, kā tā iespīd tev dziļi acīs un atslābina tās. Padara tavus plakstiņus smagākus un smagākus, un tu dabiski vēlies aizvērt savas acis un atpūtināt tās. Ļauj tām aizvērties savā ritmā. Līdz ko tavas acis ir aizvērušās, tu atslābinies aizvien vairāk un dziļāk. Tu atslābini savu seju pilnīgi un pavisam, tāpat kā kaklu, plecus, krūšu kurvi, rokas visā to garumā līdz pat pirkstu galiem. Tāpat arī jūti, kā atslābst tava mugura, vēders un kājas visā to garumā, pilnīgi un pavisam. Palaid vaļā jebkādu saspringumu, ko izjūti savā ķermenī, un ļauj savu ķermeni ieskaut pilnīgai relaksācijai un vieglumam. Ieelpo un ļauj šim relaksācijas vilnim izplūst viss cauri tavam ķermenim.
Ļauj savam ķermenim un prātam atpūsties. Un ar katru ieelpu un izelpu tavs ķermenis atpūšās aizvien vairāk un vairāk. Tagad, kad tavs ķermenis ir mierīgs, arī tavs prāts kļūst atvērts un uzņēmīgs jaunām idejām un domām. Un viss, ko es teikšu, atstās dziļu un pozitīvu nospiedumu. Iesakņosies tevī un skaisti augs un ziedēs, tāpat kā tu. Arī pēc hipnozes šīs domas un sajūtas turpinās tevi spēcināt katru dienu aizvien vairāk un vairāk. Vienalga, kur tu būtu. Mājās, darbā, esot uz ielas vai veikalā. Tagad iztēlojies, ka stāvi skaistu senatnīgu kāpņu priekšā. Tās tevi aicina lejup. Tev priekšā ir 5 pakāpieni, un ar katru pakāpienu tu nonāksi tuvāk durvīm, kas tevi aizvedīs tuvāk sev, tuvāk radošajai enerģijai, kas glabājas tevī. Es skaitīšu no 5 līdz 0. Kad sasniegšu 0, tu savā priekšā ieraudzīsi nelielu celiņu, kas tevi aizvedīs tieši pie durvīm. 5. Tu paspēr soli un nokāp vienu pakāpienu zemāk. Atslābinies aizvien vairāk un vairāk. 4. Tas tevi pietuvina tuvāk sev. 3. Tu esi gandrīz jau klāt. 2. Pavisam tuvu. Tu ieelpo, izelpo un atslābinies aizvien vairāk un vairāk. 1. Tev jāpaspēr vēl tikai 1 solis. 0. Tev priekšā ir neliels celiņš, kas aizvedīs tevi līdz durvīm. Lielām, skaistām durvīm, kuras atverot, tu nonāksi vietā, kurā jutīsies kā mājās. Droši, patīkami un brīvi. Šis ceļa posms līdz durvīm simbolizē ārējo pasauli. Durvis simbolizē piekļuvi sev, savai dvēselei un bezgalīgajiem resursiem, ko tu sevī glabā. Soli pa solim, tuvojoties šīm durvīm, ārējās pasaules troksnis, citu cilvēku domas, vārdi, viedokļi, prasības un gaidas no tevis paliek aizvien klusākas un klusākas. Tās paliek kaut kur tālu, tālu fonā, līdz tu tās vairs nevari dzirdēt nemaz. Un ir iestājies patīkams klusums un miers. Pirms paspēr pēdējo soli pie durvīm, ieiešana caur tām lūdz tev atstāt bailes, nedrošību, šaubas, perfekcionismu, vainas un kauna izjūtu. Atstāj šo smago nastu, ko nes sev līdzi, ārpusē. Atstāj visu, kas traucē tev būt tev pašai. Visu, kas neļauj tev sevi brīvi izpaust. Iztēlojies, kā saliec to visu sainītī un atstāj to visu ārpusē, blakus durvīm. Šis sainīts turpat tevi gaidīs, ja tas būs tev vēl nepieciešams. Paliec to uz brīdi malā, un tu sāc just, kā tavi pleci paliek aizvien brīvāki un brīvāki. Un tu atvieglojumā nopūties.
Tu dziļi ieelpo un esi gatava atvērt durvis. Tās aicina tevi iekšā ar siltu gaismu, un tu drosmīgi izej tām cauri. Telpā ir patīkama temperatūra, svaigs gaiss, krāsas, kas tevi paceļ un iedvesmo, smaržas, un šajā vietā valda maģiska noskaņa. Tieši tāda, kas tevī atmodina pašu labāko. Tagad esi tikai tu. Šī ir tava drošā vieta, kurā tu vari būt tu pati, kur esi brīva būt tu pati. Vieta, kur sadzirdi un sajūti sevi pavisam skaidri. Tu skaidri dzirdi savas domas. Savas sajūtas un emocijas. Savas vēlmes. Sajūti savu spēku, kas tevi vada uz priekšu, tavā virzienā, tavā ceļā. Ļauj šim spēkam un skaidrībai tevi atjaunot, tevi piepildīt. Tas atgriež tevi savā centrā. Tu skaidri sajūti un apzinies sevi. Kad tu jūties droši un brīvi, relaksēti, tevī ir īstie apstākļi, lai radītu. Tevī dzimst jaunas idejas, rodas enerģija un resursi tās piepildīt. Dzīve dabiski dod iespējas, caur kurām realizēt savu radošo enerģiju un dot savu unikālo pienesumu citu cilvēku dzīvēs, veidā, kā tikai tu to vari izdarīt. Piepildies šajā vietā, šajā telpā, ļaujies tās maģiskajai atmosfērai, ļauj jaunām idejām šeit piedzimt. Ļauj tām nākt tādām, kādas tās ir, un ļauj tām sevi tev atklāt un parādīt. Un tagad iztēlojies, kā tu šo radošo enerģiju, šīs idejas, kā tu tās realizē caur sevi. Tagad, kad esi pabijusi ar sevi,
piepildījusies ar radošo enerģiju un iedvesmu, sadzirdējusi un sajutusi pati sevi skaidrāk un tīrāk. Iztēlojies, kā tu sevi izpaudi, kā sevi parādi, esot kopā ar citiem. Redzi sevi darot to drosmīgi, brīvi, pārliecinoši. Ieraugi sevi šādu, gan attiecībās, gan darbā, kā ar draugiem, tā ar svešiem cilvēkiem. Un sajūti, kāds spēks un enerģija tevī atraisās, kad ļauj sev būt, sev pašai. Ieraugi un sajūti, kā tas sniedzās un staro ārpus tevis, un kādu paliekošu nospiedumu tu atstāji citos, kad ļauj sev būt tādai, kāda esi. Radīt to, ko tu vēlies radīt. Kad neslēpies, bet ļauj sevi ieraudzīt un piedzīvot pilnībā. Tad dalies ar sevi. Paliec ar sevi vēl brīdi. Bagātinies šajās spēcinošajās un piepildošajās sajūtās, līdz mana balss atkal atgriežas. Tavs uzdevums ir izveidot šo vidi sevī kā portālu, caur kuru šo enerģiju realizēt un saņemt un piešķirt tai formu. Un tas ir tik vienkārši piekļūt saviem iekšējiem radošajiem resursiem, piekļūt sev, justies brīvi un droši sevi izpaust. Tik vien, kā uzliekot roku uz sirds. Tava sirds būs simbols šīm durvīm, pa kurām tu iepriekš izgāji cauri. Un tu šai vietai sevī vari piekļūt jebkurā laikā, jebkurā brīdī, kad vien tev tas ir nepieciešams. Tagad ir laiks atgriezties. Paņem līdzi to, kas tev šobrīd ir visvairāk nepieciešams. Paņem līdzi šo radošo enerģiju, šīs jaunās idejas un arī zināšanas, kā tās realizēt. Pēc brīža es skaitīšu no 1 līdz 5, un ar katru skaitli, ko es nosaukšu, tu atgriezīsies šeit un tagad. Un jutīsies pavisam labi, relaksējusies, atjaunojusies un piepildījusies. Kad es nosaukšu skaitli 5,
tu būsi pavisam pamodusies šeit un tagad, un paņemsi līdzi visu, kas tev ir bijis noderīgs, kā jaunās domas, sajūtas, tā arī pārliecības, kuras liksi lietā savā dzīvē, un ar katru dienu tās kļūs spēcīgākas un atstās pozitīvu ietekmi uz tevi, tavu dzīvi, tavām attiecībām. Un ar katru dienu tu jutīsies aizvien brīvāk un pārliecinošāk un drošāk izpaust un parādīt sevi citiem. 1, 2, 3, 4, 5. Atver acis, sajūti telpu sev apkārt, tu esi šeit un tagad. Nedaudz izstaipies. Tu esi gatava jaunai dienai un jaunai iespējai parādīt sevi pasaulei.